Sveicināts mans mazais ģitāras spēles entuziasts. Tas nav nekāds noslēpums, ka sekundāro jau dubult dominantu nereti izmantot tieši pirms akordus, kur tu tēmē. Bet šajā video es tev vēlos nodemonstrēt, ka ir vēl viens veids, kā to šo sekundāro dominantu izmantot, lai panāktu skaistu muzikālu rezultātu. Pārstā akordu secība. Un ar mazu modifikāciju. Nepadarot to par pārāk garu, teiksim tā teorētiski nodarbību, es tev vienkārši pastāstītu, ka tā ir ļoti laba lieta, ja tu proti no vienā akorda pāriet uz citu pa tuvākajām skaņām. Piemēram, ja mēs paņemtu to pašu lā mažoru un viņam šī te sekundārā dominanta, dubult dominanta ir mi. Ja es lā spēlēju šādi, un mi es māku tikai šeit, atvērtajā pozīcijā, nav tas, ka tas skanēs slikti, bet mēs baigi pārlecam reģistra ziņā. Piemēram, tas neskan nepareizi, bet ja tu, piemēram, varētu nospēlēt mi akordu, nevis pamatstāvoklī, bet pirmajā apvērsumā, kur basā ir notas soldies, šādi. Tas ir tas pats akords, bet ja tu esi nospēlējis lāžu šeit, šis te ir daudz tuvāk reģistra ziņā, un tas rada tādu daudz plūstošāku pārēju, tur paklausīties. Uzreiz ļoti forši, un tas savukārt, protams, ļoti labi strādājot. Es strādāju mazliet pie mūzikas teorijas, mazliet pie akordu apvērsumiem. Tu vari paskatīties arī mans cits video YouTube kanālā, ja tu vēlies paplašināt savus zināšanas, kā arī, protams, ja tev ir nopietni interesi apgūt ģitāru, droši ir uzrakstīt man sociālajos tīklos. Ceru, ka tu iemācies kaut ko jaunu, droši atstāj kādu komentāru, un tas šajā video arī viss.